Šim piena pārstrādes uzņēmumam PI rādītājs ir 16, ja, kas būtiski atšķirās no visiem pārējiem, bet šim dividendžu ienesīgums ir 8,58%. Piena zvaigznes, tas ir 4. piena pārstrādes uzņēmums, kuram ir arī vairākas piena iepirkšanas vietas, decentralizēta piena iepirkšana Lietuvā. Tas atkal viņi nolaiž labā pozīcijā. Viņam ir plašs piena produktu klāsts, kur ir un uzņēmums ieņem nozīmīgu pozīciju tirgū tieši svaigie piena produkti, jeb tā noteikti ātrie piena produkti, kuriem salīdzinoši īsts termiņš un tāds ikdienas produkts. Šim uzņēmumam tirgus kapitalizācija ir 73 miljoni eiro un apgrozījums nedēļā 145 000 eiro. Šim piena pārstrādes uzņēmumam PI rādītājs ir 16, ja, kas būtiski atšķirās no visiem pārējiem, bet šim dividendžu ienesīgums ir 8,58%. Bet tajā pašā laikā tas ir augsts dividendžu ienesīgums cikliskā biznesā un ar PI rādītājiem, manuprāt, salīdzinoši augsts. Iespējams, ka akcijas cena vēl joprojām ir noturējusies kaut kādos iepriekšējos līmeņos, ņemot vērā iepriekšējos vēsturiskos rezultātus. Redzam, ka peļņa uz vienu akciju ir būtiski samazinājusies, salīdzinot ar kādu laiku iepriekš, jau vēl bija 26 centi uz vienu akciju 12 mēnešu periodā, tad šobrīd jau tie vairs ir tikai 10 centi uz vienu akciju 12 mēnešu periodā.